piesarmojušā dārza, caur ābelēm, pie kurām pār vakar sākuma grabēja viegli ledus spīdulīši, kā garas sudraba pārstis, piesalušas zilām un zaļām ledus zīlēm, kurām vēl vakars pielika pa sarkanai, nāca sabozēs runcis svītrainā kažokā. Būtu jāiet uz klēti, runcis domā, saimniece bāra, runci, ko guli, būtu apskatījies, ko klētī peles dara. Kauna dēļ būtu jāiet, runcis domā. Viņš paceļ vienu kāju, salst, paceļ otru, salst. Runcis nolac no celiņa un atsēstas sniegā. Te nu peļoja tādā laikā, ka tev nav ne cimdu, ne zeķu, un viņš klusi manās līdz mežnieku čīkstošām pastāvām. Kad durvis jau taisās aizvērties, aiz pēdējās apsalušās pastāvas, viņš mīksti un klusi, kā kamols pārveļas par slieksni istabā. Runcis uzmeta kupri, nogulās uz savām nosalušām pēdiņām, aizvēra acis un domāja. Runcīt, stāsti pasaku, mazais ģiģis teica, noliec svaidziņu pie runča drebušā pakauša. Un, kad ģiģis tam bija nosēties uz mūra, kaķis iesāka. Reizi vecos laikos, kad tie labie gadi bija, vienam kaķītim bija dzirnavas. Viņas gāja dienu un nakti, murrā, murrā, murrā. Tur bija riekstu kaņģi, mandeļu kaņģi. Tas bija vecos labos laikos, kad tie labie gadi bija. Pa lodziņu ar vecu zaļu rūti raudzījās rūti, vai nebrauc malā.